Kā vakardien aizvadīta diena Amerikas ETF-os? Kādi bija CPI, jeb Consumer Price Index dati Amerikā? Lecam iekšā market update'ā. Amerikas prokuratūra apsūdz 14 cilvēkus un 4 uzņēmumus saistībā ar krāpšanu kriptovalūtā. Sadarbojoties ar Ripple, Palau ievieš bloķētas platformu digitālajām krāju obligācijām. 37 miljardu aktīvu pārvaldnieks Bernstein prognozē to, ka Bitcoins uzies uz 90 000, ja vēlēšanās vinnēs Trumps. Taizemes SEC ierosinājusi noteikumus, kas ļautu kopfondiem un privātiem fondiem investēt kriptovalūtā. CPI dati Amerikā bija gaidīts to, ka būs 2,3%, bet procentu likme bija nedaudz augstāka, kas sastādīja 2,4%. Amerikas ETF-os Bitcoinam lielāks outflows un dienā mīnuszīmi, Ethereums pa nulēm. Bitcoinam outflows bija 30,6 miljoni. Argentīna pārspēja Brazīliju kriptovalūtas inflow ziņā, sniedzot $91 miljardu no 2023. gada jūlijam līdz 2024. gada jūnijam. Šodien tas viss. Gaidīšu tevi savā Telegram grupā. Pievienojies!